ko? Čau visiem, dāmas un kungi. Paskat baigi slinko pēdējā laikā, tāpēc, ka reāli nav bijis laika uztaisīt video. Jo pasūtījumi, un tāpat tās ir darbnīca riktējos, plaukt uztaisīju, olas izdarīju, neatceros. Bet kas būs šajā video? Kaut kas interesants. Es tā ceru, ka interesants. Reāli sildītājs. Šodien, ja kuries nenolahanosies, man būs reāli dīzeļu sildītājs, tad ir ideja parādīt jums viņu, kā viņš izskatās, kā, un varbūt jau pat viņu pieslēgt pagaidām. Bet ir tā, ka man bija doma tu taisīt to ārvāto storage boxu, visu pārējo un speciālu vietu priekš sildītāju. Un truba reāli ienāks garažā iekšā, un, teiksim tā, tu no rīta piecelies, močī kafiju un piviju pultu un ieslēdz. Bet ir vēl viena feature, viņam vajag 12 volts reāli patstāvīgu strāvu tajā brīdī, kad viņš iet. To es pagaidām izmantošu akumulātoru mašīnas. Tas bija viens. Otrs, uztaisīšu vienu galdiņu. Dabūju šitādu te, no Temu. Baigi populārs Temu mums Anglijā ir. Es personīgi no Temu jau būšu dabūjis 30 preces, bet samaksāju tikai par 4. Tapu taisītājs, vai kā viņu sauc, šāds. Tad ir viena ideja ar šo, uzveidot galdam kājas un kaut ko tam līdzīgi. Paskatīsimies, kā man sanāks un visus pārējos. Ja tam būs laika, ja ne, tad vienkārši parādīšu sildītāju. Jo paliek šausmīgi augsts. Labi, šodien ir 16 grādi, bet rīt jau 4 grādi. Un jūs paši zināt, ka reāli augstumā ar koku strādāt un līmēt un vispār jau jointiņas taisīt, to reāli ir galīgi nevietā. Gribās tomēr kā nekā, lai nav tā, ka cilvēks saņem preci, bļāvis, viņš saņem galdu un viņš izjūt viņam pa daļām. Jā. Man ir tā bijis, bet tas bija tāpēc, ka kuries izšķēdīja atkal 2 galdus, diemžēl. Markeķi tādi, bet kā ir tā ir? Tas tā. Ko es biju taisījis? Šausmīgi daudz uztaisīju engrēniekus. Nenormāli. Gala šķiedas dēlīs šausmīgi daudz uztaisīju. Uztaisīju arī vienu no 8 veidu eksotiskiem kokiem, kas man iesita pa kabatu. Bet tas jau, es vienkārši gribēju reāli par tiem kokiem pastrādāt. Es kādu taisīju video, bet man kamera izbijās un tur beigās nekas. Es domāju, nafīgi to video netaisīšu. Bet reāli uztaisīju šādu. Šausmīgi daudz viņi reāli. Es ceru, ka es saliku viņus visus. Labi, davai, es beigšu pļāpāt, tad un pastrādāsim un gaidam sildītāju un skatāmies, kāds tas sildītājs ir, vai ne? Tātad, kas man sanāca, bija tā, ka es nevarēju atrast divpusējo lentu, teiksim tā līmlentu vai kā viņu sauc. Tad es vienkārši saskrūvēju 2 skrūvēm kopā, jo es gribēju tiešām, lai viņi sanāk abi divi ideāli vienādi. Un man nav tā, ka reāli augšs ir lielāk vai mazāk savādāk. Un tad, kad nāks tās tapas, teiksim tā, tad viņas tur šķībā veidā ir. Jo tiešām gribās, lai gan augšs, gan apakš ir identiski vienādi. Un sanāk tā, ka ir ok. Nolūku līniju pa vidu, jo sākšu reāli no viduča, iešu uz vienu pusi, uz otru pusi. Vajag atzīmēt vietu caurumiņiem un saprast, cik reāli koku tapas man vajadzēs. Viņas būs aptuveni, es kā pierakstīju, kaut kādi 26 cm tapas. Sanāks tā, 26 cm tapa. Tad ir 2 cm viena virsma, 2 cm otra virsma, tas ir 30 cm, un bija kaut kādi 12 cm kājas, tas sanāk 42 cm. Bet varbūt es paņemšu tapas lielāks, lai viņš sanāk kaut kādi tāda augstu. Bet to es vēl skatīšos. Tad reāli, ko es izmantošu? Ir šādas komplektiņi. Un ir viens tāds. Visādi veidi, šādi ir īstenībā ļoti noderīgi. Ir. Tāpat kā taisa svečturs, visus pārējo tādu, bet es izmantošu 15, jo taisīšu no
skatīšos, kur ozols. Es domāju, ka es ņemšu šo pašu ozolu, jo viņš ir tumšāks un skaistāk arī izskatīsies. Ozols ir 22, būs ideāli forši taisīt tapiņus. Tas būs, pēc tam skatīsimies. Ideja, kā to izdarīt, nezinu, ja godīgi. Vienkārši reāli varētu apvilkt apkārt līniju, kas būs tā kā reāli mala, kaut kāda 5 mm, bet negribās tā, lai, kad es tos caurums taisu, lai viņš izplēš to malu. Tāpēc to es izdomāšu reāli un sazīmēšu visu un tad sāksim murt. Tā. Līnijas savilku, bet es savilku uz roku. Šeit sanāca aizgāja garām, bet reāli es domāju, ka būs labi, jo viņas plus mīnus viss vienāds ir. Es uztaisīju šādu vienkārši. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir vairāk šabloniņš domāts, un tādā variantā man pilnīgi visas atstarpītas, viņiem būs reāli, viss būs pilnīgi vienāds, jo šeit es izurpšu caurumu, šo mēs paņemam ārā, ieliekam nākošā, un viņš stāv reāli, un tad taisam nākušo. Tādā veidā vajadzēja iet diezgan ātri uz priekšu, un caurumiem arī vajadzēja būt labiem un taisniem. Cerēsim uz to labāko, un skatīsimies, kā mums sanāks. Tātad ideja ir kāda. Aizslēgs ārā viņu. Caurumi ir pa zolīdo, tiešām. Sanāca ļoti labi. Ar manu templateitu, teiksim tā. Tāda tagad ideja ir, ko pārpētīt, uztaisīt testu, pamēģināt uzmočīt tapas. Vienkārši pamēģināju pirms tam vienu. Pamāzu. Caurumi ir 15, taisīsim tapas 16, jo man būs nedaudz jāpieslīpē vēl. Bet šāds aparātiņš. Daudz gan jau, ka ir redzējuši. Nav baigs slikts, bet nezinu, kā būs ar ozolu. Un kas man te vispār LR-atā sanāks. Tad ātri nomainam uz 16 mm. Un mēģinam uztaisīt reāli testiņu, paskatāmies. Es gribu redzēt, cik ātri tas asmens atkodīsies. Viņš it kā ir no visām 4 pusēm, viņu var mainīt pēc tam, jā. Bet, paskatīsimies. Jo es taisīju eglas tāpiņas, man vajadzēja. Baiglām tiešām. Koks mīksts, viennozīmīgi, jā. Bet, tas otrs ozols ir cietāks nekā šis ozols. Bet es arī gribu šo ozolu, jo viņš skaistāk izskatās. Tad reāli vienkārši savalkam, uzlikām uz 16 mm. Un bardaks. Nav tik traki. Vajadzētu viņu pie galda pieķert, ne? Pieskurosim viņu pie galda, lai šis neko neaizbēg. Un tad taisam reāli testu. Divām skrūvēm pietiks. Kur tā viņš liksies? Galdu salauzīs drīzāk. Tā. Grūtākais, man liekas, būs šīs tapas uztaisīt. Kur tad ir? Vai močiem, jā? Jā. It kā puķīs, vai ne? Wow! Wow! Jā, viss ir skaisti, bet viņš ir šausmīgi raupšs. Tas ir viens. Kāda mums vēl te ir izmēra? 16, 18. Jā, no 18 līdz 15 slīpēt nost lejā nav baigi gudri. Tad, ko mēs izdarīsim? Tagad mēs paņemsim smilšpapīru 320. Varbūt jāskatās, kā tā šķiedra bija. Es nemaz nepaskatījos čukču. Un varbūt vienkārši bišķi savādāk kā tā šķiedriņai, un tad jau es domāju, ka aizies. Pamēģināsim tagad viņu noslīpēt. Un ieliksim viņu iekšā, tad redz, kas tur sanāk.
Jā, jāskatās, kā šķiet gāja. Labi, viennozīmīgi. Vai ātri nopiļiem? Sešpadsmit, kudiš pa lielu. Vai? Nu, vienkārši būs jāpaslīpē, bet 15 bija pa mazu. 15 tiešām bija pa mazu. Bet būs baigais darbs šos sagatavot, bet sanāks. Nu labi, jā, viņš ir nedaudz pa lielas, var nedaudz galvas apslīpēt, bet vajag tā, lai viņš izskās skaists, nevis tagad uz doto brīdi viņš izskās nograusts. Varbūt spātru stūmu viņu. Nekad tā, nē, tā strādā, es teikšu, ka labi, tā vai. Tad pamēģinām vēlreiz un varbūt lēnām stūmušu un vēl paslīpēšu, bet es domāju, ka aizies, būs labi. Ja godīgi, tas man aizņems daudz vairāk laiku. Bišķi nočakarējos, jo kāpēc? Nevarēju izdomāt, pie kā piestiprināt reāli šos un laist cauri viņam. Jo nu galas slīpēt noslikt urmašīnā nebija reāli. Tāpēc ko es izdomāju? Caurums 8 mm. Tad mēs ņemam šo, ieskrojam iekšā un urmašīnā seškantīt. Un tiešām ideāli. Tas, ka tas man aizņem laiku, bet nu, viņš turās, viņš to vīti neaprauj, viņš diezgan stingri, tāpēc savā ziņā baigi labi. Man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, man vēl vajag 18 gabalus. Un davai, močiem tālāk. Tas īstenībā bija baigi ilgi. Sprāna pat sāk sāpēt. Tagad reāli, ko es daru ar viņiem, man ir jāsanāk 25, man liekas, man ir viens ekstriem, kas sanāca viņi diezgan labi, bet ir bijis tā, ka viņš čučut bišķiņ kaut kur izrauj ārā. Bet, nu, es pieslīpēšu reāli, cik varēšu, un es arī, tā kā tas ir pirmais galds, ierakstīšu pārdošanā. Kad likšu pārdošanā visu, kas ko kā, bet kopumā es domāju, ka būs ļoti labi. Tagad viņus ātri visus vajag noslīpēt. Noslīpēšu 320 un pēc tam pāriešu vēl pāri 600. Kājas vēl nevar izdomāt. Kājām. Lielākais, ko es varu uztaisīt, ir 20. Varbūt kantains kājas. Nē, vajag apaļas kājas. Jāizdomā veids, kā uztaisīt lielākas apaļas kājas. Būtu virpa, būtu savādāk. Paskatīsimies, kā sanāk. Tā. Es kaut kur nolamījos un man beigas neierakstīja, bet nu tas tā. Divas lietas par galdiņš, vai kas viņš tāds skaita. Nu jā, kā galdiņš, piemēram, pie gultas kaut kas tam līdzīgs. Divi reāli kļūdas ir. Pēc, kad es neizdomāju ritīgi sākumā. Es it kā samērīju visu reāli precīzi, visu, bet kopumā saliekot viņu ir, teiksim tā, maza aizbīdīte. Baigi neredz, varbūt caur kameru neredz, bet varbūt pat redz, kad ir nedaudz ieslīpi. Ko vajadzēja darīt, kad šie bija kopā, tad sāku, teiksim tā, no apakšas vienkārši ar bori izurbt caurumus visiem. Tad reāli mazie caurumi būs tādi paši kā augšai, un pēc tiem caurumiem reāli vajadzēja taisīt, teiksim tā, sēžas priekš tapām. Tāpēc sanāk bišķi kaut kā tā. Nu, tā ir smuki, bet, nu, man personīgi teikšu, ka, nu, man nepatīk, bet, ka redz ar aci. Nu, un ja es redzu, tad es domāju, ka klients arī redzēs. Bet, nu, varbūt šo es vienkārši par lētām naudām, teiksim, tā atdošu kā prototīpu, vienkārši kaut kas tam līdzīgs. Tā ir viena kļūda.
Otra kļūda, tas, ka man nebija divpusējā pļonka, kā jau es teicu, tikai tāpēc, ka pēc tam nācās caurums aizlīmēt cietību. Bet, nu, tie nav uzkrītoši, tur tā, tos pat reāli varētu teikt, ka pat neredz. Un tās ir reāli divas kļūdas. Un trešā kļūda, ne, tā nav kļūda, bet lieta, kājas. Es gribēju apaļas kājas, 4-5 cm diametrā, bet, nu, man nav no kā viņas uztaisīt, un tas tapotājs maksimums ņem 20 mm. Un tapotājs par viņu ir tā, ka, nu, viņš ir ok. Viņš samērā labi īstenībā uztaisītās tapas, pēc tam viņš noslīpēja ar 100, 320, un pēc tam sējiesnieks 600 atvainojas. 600 smilšu papīru, un ir labi. Nu, tāds. Jūsu viedoklis. Man tā viņš patīk, bet redzot kļūdas, nu, nē. Bet, nu, es domāju, ka kājas es viņam pārtaisīšu. Vēlreiz apskatīšos, kas ko kā. Un tā jau, es domāju, ka būs labi. Paļūrēsim tuvāk, višķiņ paskatīsimies. Atdod kameru. Nu tā. Piemēram, ja šajā leņķī skatāties, varbūt redzat, kad šis jau ir nobīdījies augšu. Nedaudz slīpi. Tā jau simpātisks īstenībā. O tāds, teiksim tāds. Bet, nu, priekš pirmā ir ļoti labi. Bija vēl viens variants, kā es domāju darīt. Apakšā vienkārši vispār močīt caurumus pilnībā reāli. Un tad tās tapas saliec augšu, caur apakšu vienkārši izvēlēt cauri vai kaut kas tam līdzīgi, lai viņas ir reāli, nu, vienādas. Bet, nu, to es skatīšos izdomāt. Bet es domāju, ka es vēl kādu šādu noteikti uztaisīšu. Es viņu ielikšu, pārdošu tā viennozīmīgi, un paskatīšos, kāda reāli būs cilvēkiem interese. Ja viņiem patiks, ok, blēšam augšā nākošo vai kaut kas savādāks, bet, nu, skatīsies, protams, nu, tām tāpām, jo, nu, pat tagad es skatos, redzu, ka viņš bišķiņ aizbīdījies ir. Bet, nu, jā, kaut kā tā. Sildītājs atnāca, nepaspēja. Tātad gaidat video par sildītāju. Es ceru, ka viņam viss ir kārtībā, jo kuries man viņu atnez un viņš vienkārši grabēja tā kā saplēst trauki. Bet reāli, jā, gaidat video par sildītāju būs, paskatīsimies, kāds viņš izskatās, kas ko kā viņš strādā, ko tur vajag vēl. Strāvu vajag 12 volts, man liekas. Un saļa ar ko vajag dīzeli. Un tad vienkārši paskatīsimies, un doma ir viņu tajā pusē kaut ko činīt, to caurumu izvilkt un paskatīties reāli, kas ko kā. Jo rītā jau solu kaut 5-4 grādus no rīta, tad jau vien būs augsts, jo es reāli tagad katru rītu 5 no rīta nāku darbnīcu. Trokšķot. No tā. Novērtējam. Es teikšu 8 no 10. Ne, kāpēc? Dēļ tiem un dēļ kājām. Bet tā kopumā ir zolīti, tiešām, jā. Ok, gaidām video par sildītāju.